Tur aizskrien spoks, tur. Spoks, ķeram! Viņš ir tur, viņš skrien uz pili. Mēs viņu nepanāksim. Viņš baigi ātri skrien. Viņš nogalināja vienu cilvēku. To makšķirnieku. Tas vien uz pili. Šeit ieskrēja spoks. Mēs viņu redzam. Spoks! Reku spoks skrienam! Viņš paspātās. Skrienam. Mēs pēc spoks. Spoks! Reku skatās! Viņš skatās! Kādas skaņas tur bija, ne? Jā, nes kur varētu būt tie spoki, mēs viņus redzējām. Blērēka, spoks! Blīn, te spoku nav. Nezinu. Kur viņi pazuda? Izgaisam. Skrienam. Kur viņi varēja pazusti? Tur skrien spoks! Skrien viņi! Viņi pat Viņi aizskrēja uz pagraba pusi. Viņi aizskrēja pagrabā. Jā, šef, es redzēju. Viņi pagrabā. Kurā vietā varētu būt? Šeit deg gaisma. Mēs esam pagrabā. Šef, pagaidat. Šeit ir baigi. Tie ir malkastirtē. Labdien! Jūs neesat redzējuši spokus un ieskrēju šeit. Kādi spoki nav? Kas jūs esat? Es malkastirtāji. Kā jūs sauc? Tā kā sauc. Jums vajag jā. Abi viņu te nav. Pastaigā. Nav. Viņi neredzēja. Labi, šef, ejam. Viņu šeit nav. Malkastirtāji nogalināti. Šef, ejam uz torni, varbūt viņi ir tornī. Kaut kādas skaņas viņi laikam skrien. Domā, spoki skrien? Protams. Šis tornis būs augsts. Šef, blin, baigi augsts tornis. Vai tas spoki ietu tornī, domā? Jā. Domā. Varbūt šeit būs pils spoki. Mēs esam tornī, šef. Mēs esam pils plānī. Ne, viņi re, kur ir spoki? Brēre, spoks. Tur bija. Šef, viņu būs te vēl? Nē, viņi reiz. Nav. Labi, mēs ejam. Mēs... Bre, es kāpju lejā viens pats no torņa. Šefs pazuda. Es nezinu, kur viņš ir. Labāk. Blin, nes kur šefs ir. Blin. Čau, šef! Tu policistiem piezvanīji? Jā, rekas spoks.
Nu, šef, mēs gaidām policistu. Mēs, kur viņš ir. Mums būs jāatrisina tā spoku. Policists mums palīdzēs viņam. Un šeit ir policists. Es esmu no Cesniekas policijas. Mani sauc Kaspars Āboliņš. Labi, Kaspar Āboliņ. Mums te ir viens nogalināts cilvēks. Viņš ir zem Sulas tiltiņa un laikam ir viens tikai. Un šef policists ejam. Jā, ejam. Tie spoki uzskrēja augšā, tie divi spoki nogalina. Sākumā bija viens policista kungs. Mēs pa Cesveinas pili viņus medījam visu laiku. Jūs mums palīdzēsiet atrisināt šo lietu. Vai ne, šef? Jā. Kur ir spoki? Tur ir spoki. Viņi lēca. Šef, kāpēc tu man izsiti no rokām kameru? Kur viņi izlēca? Jā. Viņi ir miruši. Skrienam, šef! Policista kungs Kaspar Kļaviņš skrienat! Spoki tātad nav īsti, ja viņi nomiruši. Vienat! Skrienat, policists! Un spoki. Šeit ir spoki. Izskatās ļoti pēc cilvēkiem, vai ne, Kaspar Kļaviņ? Jā. Un tas ir malkas cirtējs. Un tas ir otrs malkas cirtējs. Ko teiksiet, policista kungs? Šo izmeklēšanu paveica policists Kaspars Kļaviņš un reportieris Jānis Zaļkalns. Un vainīgie bija malkas cirtēji, kas strādāja pilī, kuri bija pārģērbušies par spokiem. Paldies, ka skatījāties šo īsfilmu! Ideāli, nu nāk. Mēs šo izmeklēšanu pabeigām ar tādu Šo lietu atrisināja policists Āboliņš un Šo lietu atrisināja policists Kaspars Kļaviņš un viņi ir baigi.